Tā kā tuvojas svētki, jādomā par skaistām dāvanām. Taču nevienmēr tām ir jābūt iepakotām ārkārtīgi krāšņos un skaistos papīros un vēl paliktām zem eglītes. Kā būtu, ja šogad jūs sev tuvākajam cilvēkam uzdāvinātu ceļojumu? Protams, lielākā daļa ceļojumu ir dārgi un jārezervē jau laikus, taču ir arī izņēmumi. Piemēram, ja izvēlaties ceļot, izmantojot ūdens satiksmi. Baltijas jūras vadošās pasažieru pārvadājuma kompānijas Tallink rīcībā ir 19 kuģu, kas veic regulāru satiksmi 7 dažādos maršrutos starp Igauniju, Zviedriju, Latviju, Somiju un Vāciju. No Rīgas iespējams aizceļot uz Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu. Taču prāmis, atšķirībā no lidmašīnas, nav tikai transporta līdzeklis, kas palīdzēs nokļūt no punkta A līdz punktam B. Tā ir iespēja aizmirsties pavisam citā pasaulē teju 2 diennakšu garumā. Tad, kad jūs nokāpjat no sauszemes un uzkāpjat uz kuģi, jūs principā atrodaties tā kā citā pasaulē. Un vienalga, kas notiek ārā aiz loga, uz kuģa vienmēr valda jautrība, izklaide, atpūta. Un arī tagad, kad laukā ir lietus, pie mums ir īstas Ziemassvētku sajūtas. Pirmo reizi nokļūstot uz prāmja, jums gan varētu šķist, ka tas ir ļoti liels un uz tā viegli apmaldīties. Taču katrā stāvā, ko uz kuģa gan dēvē par klāju, ir sastopams atsaucīgs apkalpojošais personāls, kas jebkurā laikā norādīs, kā aizkļūt līdz savai kajītei vai kādai citai vietai kuģī. Pasažieri, kas vēlas ceļot atsevišķās 2-vietīgās vai 4-vietīgās kajītēs, var izvēlēties B klasi bez loga vai A klasi, kas izvietota kuģa ārmalā, tāpēc tajā baudāms skats pa logu. Pieejams, protams, arī ekskluzīvākas kajītes, kam katrai dots savs nosaukums – Admiral, Commodore, Captain, President, no kurām pēdējā ir visgreznākā. Visās kajītēs, neatkarīgi no to klases, ir atsevišķa tualete ar dušu un televizors. Taču diez vai ceļojuma laikā jums iznāks to daudz skatīties, jo prāmis piedāvā patiesi bagātīgu izklaides un atpūtas iespēju klāstu. Pirmkārt jau prāmja šefpavārs no sirds parūpēsies par jūsu vēdera labsajūtu, piedāvājot 80 dažādus ēdienus. Piemēram, Zviedru galda restorānā atrodams viss sākot ar garnelēm, kaviāru, lasi un beidzot ar augļiem un saldējumu. Īpašajā Ziemassvētku vakariņu galdā tiek pasniegti tradicionālie latviešu un zviedru Ziemassvētku ēdieni – cūkas cepetis, štovēti kāposti ar desiņām, šķiņķis ar sinepēm, zivju izlase un tradicionālais zviedru Ziemassvētku ēdiens klipfisk – sālīta un žāvēta mence. Kad izsalkums remdēts, var doties tālāk kuģa izpētē un varbūt iegādāt dāvaniņas mājās palikušajiem kādā no tā veikaliem. Tuvojoties pusnaktī, iespējams izbaudīt 2 šova programmas, kā arī piedalīties loterijā vai atrakcijās un laimēt kruīza ceļojumu 2 personām. Atrakcijās parasti tiek izvēlēti 10 kungi un 10 dāmas, tiek izlozēti pāri un cīņa par kruīza ceļojumu var sākties. Tie, kas netiek pie ceļojuma, tomēr saņem veicināšanas balvas. Jāpiemina, ka kuģa viesu sarakstā ir dažne dažādākie ļaudis. Gan ģimenes ar bērniem, kas vēlas izbaudīt nedēļas nogali Stokholmā, gan divvientulību mīloši pārīši un jautri draugu bariņi. Protams, arī nopietna biznesa ļaudis, kas dodas kārtot darījumus. Viņu rīcībā starp citu ir 12 konferenču zāles, no kurām lielākā spēj uzņemt līdz pat 300 cilvēkiem. Bieži vien daudzi, kas meklē ko nebijušu, nemaz neaizdomājas, ka firmu ballītes vai dzimšanas dienas būtu ļoti labi rīkot tieši uz kuģa, jo šeit viss nepieciešamais jau ir nodrošināts. Gan guļvietas kajītēs, gan diskotēka, gan sauna un vēl ekskursija galapunktā. Tajā tiek pavadītas 6 stundas, un tas ir pietiekami, lai apskatītu muzejus, iepirktos tirdzniecības centros un apmeklētu Ziemassvētku tirdziņu. Savukārt skolēniem prāmis var kļūt par neierastu vietu, kur apgūt jaunas zināšanas. Piemēram, Raunas vidusskolas 9. līdz 11. klašu skolēniem uz kuģa notiek geogrāfijas un vēstures stundas, bet pirms tam kruīza vadītāja atbild uz jauniešu jautājumiem par kuģa sabiedrisko dzīvi. Starp citu, vienīgā iespēja, kad kuģa pasažieri var vaigā skatīt kapteini un citas kuģa atbildīgās personas, ir virsnieku parādē, īsi pirms kuģa attiešanas no ostas. Var ilgi un dikti plānot savu ceļojumu un to ieplānot vairākus mēnešus uz priekšu, bet var arī izlēmt, kā piemēram, mums kuģis no Rīgas uz Stokholmu kursē katru dienu, un, ja piemēram, piekdienas pēcpusdienā mums pēkšņi nav ko darīt un mēs nezinām, ko darīt, mēs tad dodamies ceļojumā. Starp citu, naktī ap 2:00 Baltijas jūras vidū viens otram garām paslīd 2 kruīza kuģi. Romantika, kas pārdienās kursē no Rīgas uz Stokholmu, un festivālu, kurš savukārt tajā pašā laikā no Stokholmas ved turistus uz Rīgu.